Šodien sāksim jaunu lielu tematu, ko jau grāmatā virsrakstā varat izlasīt. Sāksim runāt par kvadrātsakņiem. Bet pirms ķeramies pie pašām kvadrātsakņiem, mums pāris stundiņas vēl vajadzētu pastrādāt ar pamatiem. Padomāsim par skaitļiem. Un sākumā tāds jautājums. Ikdienā daudz izmantojam skaitļus, saskaitam, tur visādas lietas, tur gan teksta uzdevumos abstrahējamies, gan mācamies vienādojums risināt un visu kaut kur daudz un dikti izmantojam skaitļus. Nu tad jau vajadzētu varēt atbildēt. Ja es jums prasu, kas ir skaitlis? Definēt, kas ir skaitlis, kas tas īsti ir. Tad, pieņem, ka zināmas grūtības ir. Parasti pirmā ideja, kas nāk prātā, kad izdzird vārdu, kas ir skaitlis, tad mēs sākam teikt, ka tas ir skaits, kaut kāds abstrakts lielums, kaut kāds simbols, ar ko mēs apzīmējam skaitu. Es saku, man ir 1 ābols, tikpat labi man var būt 2 āboli, 3 āboli un tā tālāk. Tas tik tā vajadzētu visam būt kārtībā. Jā, protams, lai cik man daudz ābolu nebūtu, tam atradīsies atbilstošs skaitlis. 100, 200, 300, 500. It kā viss kārtībā. Bet tad parādās tādi skaitļi kā 0, -1, -2 un tā tālāk. -3, -4, -5. Kas tas ir? Ja skaitu es varu ieraudzīt, man uz galda ir 1 ābols un pateikt, rekur, skaits 1. Un ko darīt ar 0, -1, -2? Vēl tālāk. Parādās 2 piekdaļas. Jā, varam domāt, sadalu ābolu 5 daļās un paņem 2 no tām. Bet kāpēc, lai 5 vienādas ābolu daļas tomēr būtu viens un tas pats? Varbūt tas ir kaut kas cits. Varbūt varam kaut kā šādi filozofiski iespriest tālāk. Ja man, protams, var parādīties vēl trakāk. -2 9 daļas. 5 38 daļas. 0,12. Atceramies, ka decimāla daļas arī tomēr ir pilnīgi pieļaujamas. -0,35. 3,27. Parādās dikti daudz tādi, kur jau ar šo skaita apzīmējumu paliek arvien grūtāk un grūtāk tikt cauri. Bet tos mēs ikdienā izmantojam, mēs saprotam, kas tas ir. Es varu teikt, ka es saprotu, kas ir 2 piekdaļas no kūkas, es apmēram rēķinos, it kā tas skaits ir. Negatīviem skaitļiem arī es apmēram varu tur saprast, ka tas ir, kad, piemēram, parāds, ja es gribētu, bet tādā reālā dabā un dzīvē neabstrahējoties, pateikt, kas ir negatīvs skaitlis, īsti nekur dabā mēs to neieraudzīsim. Bet matemātika ir matemātika, un matemātika grib kārtīgi visu definēt. Tie pirmie skaitļi, es domāju, ka jūs viņiem nosaukumu jau labi zinat, tie mums ir naturāli skaitļi, un viņus mēs apzīmējam ar lielo N burtu. Vispār, ja mēs domājam par naturālu skaitļu definīciju, tad laikam to pat bieži vien mēdz pieminēt tiešām kā skaitu. Kaut kādu lielumu, ar ko skaitu, apzīmē skaitu, vienādu objektu. Tur var kaut ko padefinēt, arī ja mēs filozofējam un tikai neizdomājam, kas ir vieninieks, bet tad pārējo iegūstam pieskaitot klāt. Bet, katrā ziņā apmēram tik galā, kas ir naturāli skaitļi, varam. Ja mēs pieliekam klāt naturāliem skaitļiem, tiem pretējos skaitļus un 0, jeb to, ko es otrajā rindiņā uzrakstīju, tad un ieskaitam arī visus naturālos skaitļus, tad iegūstam jau lielāku grupu skaitļu, un tā mums ir
tā mums saucās veselo skaitļu kopa. Un šo veselo skaitļu kopu mēs apzīmējam ar burtu lielais Z. Tātad naturāli skaitļi ar lielo N burtu, veseli skaitļi ar lielo Z burtu. Atceramies, ka naturāli skaitļi ir veseli skaitļi, bet veseli skaitļi vēl nenozīmē, ka tie ir naturāli. Tad nāk klāt vēl daļskaitļi, kurus esat daudz redzējuši un ar kuriem daudz darbojaties. Un līdz ar to vajadzētu veidoties vēl lielākai grupai. Negribētos tos daļskaitļus nošķirt, gan jau, ka viņi arī pieder pie viņu kopā ar naturālajiem un veselajiem skaitļiem. Un, ja man šie ir jānosauc, tad visus šos skaitļus sauc tajā vārdā, ko te augšā varat redzēt virsrakstā, par racionāliem skaitļiem un apzīmē racionālo skaitļu kopu ar lielo burtu Q. Naturālai bija skaits, veselai bija naturālai skaitļi, tiem pretējie un nulle. Un kā definēt racionālus skaitļus? Racionāls skaitlis ir skaitlis, ko var izteikt daļas m dalīts ar n veidā. Kur? Tātad x ir m dalīts ar n, kur m mums ir vesels skaitlis, bet n naturāls. Esam diezgan matemātiski pietiekami precīzi, vairāk vai mazāk, tikuši līdz lielai skaitļu kopai, kas pagaidām ietver visu, par ko esam mācījušies. Un, pārsvarā, jā. Te ir svarīga lieta. Redz, es te rakstu garu rindu, un, protams, ka es negribu tik gari rakstīt katru reizi, kad es gribu pateikt, no kurienes kāda veida skaitlis tas ir. Vai viņš ir naturāls, vai viņš ir vesels, vai viņš mierīgi varbūt arī daļskaitlis un racionāls. Tad izmantosim to simbolu, ko jūs jau labi zinat, piederības zīmi. Ja es gribu teikt, ka x ir racionāls skaitlis, tad es saku, ka x pieder Q. X ir racionāls skaitlis, x pieder pie racionālo skaitļu kopas. Tā to sauc. Ja es gribu teikt, ka m ir vesels skaitlis, tad es saku, ka m pieder pie veselo skaitļu kopas. Atceramies, ka tas ir burts Z. Un, ja es gribu teikt, ka n ir naturāls skaitlis, tad es neesmu pierakstījis vārdu skaitlis. Ja es gribu teikt, ka n ir naturāls skaitlis, tad arī, protams, n pieder n. Protams, ja es gribu teikt, ka teiksim, x ir, šoreiz paņemsim citu burtu, y ir 2/7, tad skaidrs, ka y nevar būt vesels skaitlis, tad es varu rakstīt, ka y nepieder veselo skaitļu kopā. Y nav vesels skaitlis. Un, tātad, mums ir kaut kāds skaitlis viena puse. To mēs varam uzrakstīt arī kā 2/4. Varam to uzrakstīt arī kā, teiksim, 5/10. Varam arī uzrakstīt kā 0,5. Jautājums, protams, sākumā, vai šie ir dažādi skaitļi? Šie, protams, nav dažādi skaitļi, tas ir viens un tas pats skaitlis, tikai pierakstīti citās formās. Un vienu un to pašu racionālu skaitli mēs vienmēr varēsim izteikt dažādos veidos pierakstīt.
Un tas pats, protams, arī ar kādiem citiem. Tur mīnus 0,7 varam uzrakstīt kā mīnus 7 desmitdaļas, mīnus 14 20 daļas un tā tālāk. Bet skaitlis paliek tas pats, tikai pierakstīts citā formā. Un starp visām šīm formām, starp visiem iespējamiem veidiem, kā varētu pierakstīt kādu racionālu skaitli, mēs varam atrast to, kuram ir vismazākais saucējs. Protams, vienmēr varēsim tādu atrast. Un tas būs tad, ja būs noīsināta, ja daļa būs maksimāli noīsināta. Un atceramies, ka, piemēram, skaitlis 5 bija, kas ir naturāls skaitlis, bet naturāls skaitļi arī pieder pie racionāliem skaitļiem. Tad skaitli 5 mēs, bet skaitlis 5 arī pieder pie naturāliem skaitļiem, bet es viņu gribētu uzrakstīt citā formā. Un tad atceries, jūs esat mēģināt agrāk arī tā darīt, lai saprastu kaut kādu daļu reizināšanu ar veseliem skaitļiem un tam līdzīgas lietas, uzrakstīt ar saucēju 1. Un, protams, tas ir tas pats skaitlis. Tikpat labi varam uzrakstīt arī kā 10 puses un tā tālāk. Bet mums laikam liela problēma ir tad, kad ne liela problēma, bet ne pārāk skaista lieta, kad mēs gribam no kādu daļskaitli izteikt kā decimālu daļu. Kur rodas problēma? Ja es gribu izteikt 1/4 kā decimālu daļu, tad, ja atceraties, varējām darīt tā, ka vienkārši šo daļsvītru uzskatīt kā dalīšanas zīmi, jo tā pēc būtības arī ir, un izdalīt 1 dalīt ar 4, tātad vieniniekā 4 neielien, 0,0 nāk klāt, desmitniekā 4 ielien 2 reizes, te paliek 8, 2, 0 nonāk lejā 20 5 reizes, un man sanāk, ka 1/4 kā decimāla daļa ir 0,25. Tāpat varēja darīt, protams, ar pilnīgi jebkuru daļu. Bet es gribētu pierakstīt 8/37 daļas kā decimālu daļskaitli. Vajadzētu taču varēt, jo skaidrs, ka daļskaitli pierakstīt kā daļu vienkārši jāizdala. 8 dalam ar 37. Tā. Sākumā skatos 8,37 neieiet. Tātad 80 ar 0, 80 ieiet 2 reizes. 2 reizes, tātad 74. 6, 0 klāt. 1 reizi. 37. 23, 0 klāt. Tur mums iet 6 reizes. 6 reiz 37 ir 222. 80. 80 iet 2 reizes. 74. 6 lejā. 0 nāk klāt. Iet 1 reizi. 37, 23 lejā. 0 klāt. Iet 6 reizes 222. Un tā es varu turpināt. Kas notiks? Es turpināšu dalīt un dalīt. Rakstīšu 2, 1, 6, 2, 1, 6. Un šādi turpināsies. Un tā kā redzat, ka ja man ir jādala 80 ar 37, vienmēr būs tas pats.
atlikums atkal, un tas 80 obligāti atkārtosies. Neatkarīgi no tā, ko es darīšu, lai cik daudz es dalītu, man vienmēr izies pilnu šo te ciklu cauri, kā es nonākšu pie 80, tā atkal sāksies viss no jauna. Un šis atkārtosies, un man šis 2,1,6, atkal 2,1,6, 2,1,6, 2,1,6, un šādi turpināsies. Un es varu dalīt bezgalīgi. Tiek teikts, ka daļa 8,37 tiek izteikta ar bezgalīgu decimālu daļu 0,216 un tā tālāk. Un tad var tādu daudz punktu pierakstīt, ar ko mēs apzīmējam, ka tur vēl turpinās bezgalīgi daudz. Šīs te decimāla daļa pati turpinās. Bet, es tomēr saprotu, ka te atkārtos 216. Un vienkārši rakstīt 3 punktus negribētos teikt, jo tas ir teiktu, ka es neko nezinu, kas tur tālāk notiek. Bet es taču zinu. Visu laiku tāpat atkārtosies šis te pats periods 2,1,6, 2,1,6 un tā tālāk. Tad šī saucās šāda veida bezgalīgas decimāldaļas mēs varam saukt par periodiskām decimāldaļām. Tātad periodiska decimāldaļa un, ja man ir kāda periodiska decimāldaļa, tad viņai ir kaut tas, kas atkārtojās. Tas ir daļas periods. Tātad daļas periods. Un, es negribētu katru reizi tagad rakstīt šo te daudz punkti vai kaut kādas tādas garas lietas, un tad matemātiķi izdomāja veidu, kā to varētu īsāk pierakstīt. To mēs varam vienkārši pierakstīt, kā paņemsim zilu skaitli. Tātad 8,37 var vienkārši pierakstīt kā 0, un tad šo te periodu, kas atkārtojās, ielikt iekavās. Ja jūs ieraugat šādu skaitli, tātad 0, un iekavās 2,1,6, tas nozīmē vienkārši, ka mums ir 0,216, 2,1,6, 2,1,6 un šādi te bezgalīgi daudz atkārtojās. Vispazīstamākais šāds skaitlis mums ir 1/3, jo to dalot iegūstam 0,333 un tā bezgalīgi tālu, jeb, lai mums nebūtu tik gar jāraksta, 0,3 periodā. Un dažreiz gadās tomēr arī mazliet citādi, ja man ir, teiksim, 7/12 jāpieraksta. Tad dalot sanāk 7 dalīts ar 12, 7 neiet, 0,70 ieiet 5 reizes, tas ir 60, 10 pāri 0, lejā 100 mums ieiet 8 reizes, tātad 96, 4 0, 40 mums ieiet 3 reizes, 36, 40, atkal 3 reizes, atkal 36, 4 un tā tālāk. Mums sāk parādīties trīnieki. Sākumā nebija, bet tad atkārtojas tikai 3 un tā bezgalīgi tālu. Tad
Šādus skaitļus mēs varam pierakstīt kā 0,58 un tad šo te periodu iekavās. Šī arī forma ir pavisam pieņemama. Tāpat analoģiski varam nonākt pie tā, ka 5 veseli un 1 sestā man sanāk 5,16 periodā mīnus 5 11. Es varētu pierakstīt kā mīnus 0,45 periodā un tā tālāk. Vispār varam pierakstīt pilnīgi jebkuru skaitli kā bezgalīgu decimāldaļu. Tāpēc, ka paši zinām, 2,5 varētu uzrakstīt kā 2,5, 0, 0, 0 un tā tālāk. Un tas pats ar mīnus 3 varētu uzrakstīt kā mīnus 3,000 un tā tālāk. Tātad, jebkuru racionālu skaitli mēs varam izteikt bezgalīgas periodiskas decimāldaļas veidā, un katra periodiska decimāldaļa izsaka kādu racionālu skaitli. Jeb, ja es uzrakstītu 0,3 periodā, tad racionālais skaitlis būtu 1/3. Ja es uzrakstītu 2,36 periodā, tad racionālais skaitlis būs 2 veseli un 4 11. Un 0,0 un tad 9,45 periodā, es varētu kā 7,74 izteikt. Tad katru periodisku, ja ir periodiska decimāldaļa, tad to mēs varam izteikt kā racionālu skaitli. Un ir tāds tas arī šodien tas ir pilnīgi viss. Kopsavilkumā atceramies, ka tagad to, ko mēs jau izmantojām no skaitļiem, varam arī beidzot apmēram vismaz orientēties, kas tas īsti ir, un saprast, kas mums ir naturāli skaitļi, veseli skaitļi un nāk klāt racionālie skaitļi. Racionāli skaitļi, tos mēs varam izteikt kā bezgalīgu decimāldaļu vai jebkuru bezgalīgu periodisku decimāldaļu varam izteikt kā racionālu skaitli. Tas šodien viss.